novembris. Brauksim uz Roņu salu. Principā šis būs pēdējais sezonas brauciens, pēc tam mēs ceļam laivu ārā. Un ar to arī sezona mums beidzās un sākam gatavoties nākošajai sezonai. Lūk, arī mūsu varoņi nāk ar gāzi, ar degvielu un cerams, līdz sāksim braukt. Man ir svarīgāka lieta. Kas tur ir? Bonaparte? Nē, krūms! Drīz mēs zvanīsim uz Rīgu Rescue, pateiksim, ka mēs brauksim uz Roņu salu. Man liekas, ka viņi domās, tas ir joks. Kādreiz mēs braucam uz fucking Roņu salu 15. novembrī. Izslēgšu motoru. Cikos mēs būsim galā, ja tagad ir Cik ir viens? Pēc kaut kādā 8 stundām, ja? Viens. 9. Labdien! Te no Būru jahtas Vega zvana. Es gribēju pieteikt, ka mēs ejam no Rīgas uz Roņu salu. Jā. Viņš teica, laika prognozes ziniet? Es teicu, jā. Apmierina? Es teicu, jā. Nu, tad ir prasīgi, mums kādu labi, tas līdzekļi neko, ne? Tāds vējš būs nedaudz stiprāk, līdz 10 metru sekundēm. Jātiek ostā pirms 12, kad būs tāds briesmīgi 13-14 metru sekundi. Mēs tā negribam būt. Laba ziņas ir tā, rītdien būs stiprāks vējš, griezīsies no rietumiem, bet būs par 2 grādiem siltāk. Wow! 2 grādi, mūsu lūkšanas ir uzpauts. Tieši tā. Es domāju, ka tas būs pavisam tā kā tropikos. Ietāpīsim rumu? Nē. Tagad lēnām iestājās tumsa, bet jūs saka, ka viņam ir nenormāli silti tagad. Jūs brīžiem izlien mēnesis. Mēs esam aptuveni pusceļā. Tas, ka ir spilgts mēnesis, tas nozīmē, ka nebūs pilnīgā tumsā jāienāk iekšā. Cerams, ka tur kāds būs un mēs varēsim tikt pirtī. Tikko runājam ar Roņu salu dežurantu, lai viņš sāk sildīt pirti. Viņš man stāstīja, ka tur jāieslēdz gaismas. Laikam mēs būsim vienīgi tur. It kā pirts neizstrādā tik labi, tā kā būs bez pirtšeki, gatavojamies. Labvakar. Mēs zvanam no jahta Vegas. Mēs esam veiksmīgi atbraukuši uz Roņu salu. Tā kā viss ir kārtībā. Pirts, ir silta, nav baigi karsta. Laikam dabujām balvu, ka esam pēdējā laiva, kas šogad ir atnākusi no Rīgas. Balvā mēs dabujām pirti nahaļāvu. Braucot iekšā ostā, es pazaudēju Fender vienu, kurš tur patīk pie akmeņiem. Tā kā mēs ņemsim mazo laiviņu, pārbrauksim pāri. Tā kā es to filmēšu, es ļoti ceru, ka Miķels iegāzīsies ūdeni. Paskaties uz to laivu, ko mēs braucam. Viņam ir Fenders, lai viņš izmanto viņu kā pludiņu un peld pāri. I know this boat Vega. Tas bija labs. Tas būtu garšīgs ar citu. Iedomājies, ka zirnīgs būtu apkārt. Iedomājies, cik garšīgi tas būtu, ka tie zirnīši tep kopā ar gaļu. Lai tiktu šo pirti jābrauc augstuma un tāda tu tiks siltuma. Tā varbūt mēs atrādīsim kaut kādas meitenēs Roņu salu. Gāž lietus, stiprs vējš un mēs iesim gulēt. Un rītā ar gaismu celsimies, kopsimies un brauksim atpakaļ uz Rīgu.
Ir vēl aizvien tas pats rietumu vējš, 10-12 metri sekundē. Brīdi pienācis rīts. Cilvēkiem ir balsis aizsmakušas, bet visi ir ļoti labi izgulējušies. Meķi mums taisīs makronus ar garnelēm. 1 stundas gatavību un laižam tālāk. Paliekam, Mīķeli, lūdzu. Puikas grib palikt, es jau labprāt. Šeit mums ir drēbes lieliski pa nakti izžuvušas, kombinzoni pa nakti žuvuši un būs patīkami viņos ielīst. Mirdīgi taisu vest, kaut kas sāk smirdēt. Izrādās, tas bija gāzes truba, kas gandrīz bija nodedz. Man tādas augstas kājas šorīt, es esmu palicis dzīvs. Mēs otru reizi jau braucam no Roņa salas. Pirmo reizi mūs norāva foks, pārplīs falve. Un sanāk atgriezties Roņa salā pret pretīgiem vilniem un pretīga straumi. Tiekam, salabojam, tagad braucam tikai ar grotu. Ātrums ir mazliet mazāks, bet, pietieks. Vēl kādu 5 stundas mēs būsim Rīgā. Sākusies nakts. Mums kāda laika vējš tā kā pierimās. Mēs uzvilkām foku. Ejam ar kādu 6 mezlāku.